Čau visiem, lai jauka diena. Šodien pie mums uz remontu nonāca 6 pakāpju automāts no Chrysler 62 TE. Īstenībā nesen tika remontēta, un šī atomkārba saremontēta ar garantiju. Bet cilvēkam nepatīk, kā mašina brauc, kā atomkārba pārslēdzas, un viņš nolēma īstenībā veikt vēl vienu remontu, kaut, kā es minēju, garantija pastāv, mūsu servisu. Var īstenībā iziet apkārt un uzmest aci, kāda stāvoklī atomkārba ir pēc remonta. Taisīte pie mums šeit Rīgā, servisu nepateiksim, ne no sauksim. Iepriekš minētais zvērs ir uz mūsu operācijas galda. Izmazgājam, viss tagad tur spīd un laistās, kā kaķim kaut kas, kaut kur. Devēji ir veseli, vismaz. Ja? Ņemsim. O. Nu, nav slikta eļļa. Nu, īstenībā tur mēnesis pēc remonta. Jā, mēnesis, jā. Tieši tā. Nu, skatīsimies, ko atradīsim. Jauksim tālāk, jā. Jā, domāsim, atdosim to uz restaurāciju. Jaucam atomkārbu, tuvējam ārā skrūves. Wow, firmītis ir caurspīdīgs, jā? Skaties. Silikons vannas vai sanitārais, vai ne? Jā, varētu tikai viņš nebūtu caurspīdīgs. Vēram vaļā vienu no pannām, protams, arī atskurvēsim. Vai noņemsim visus 3, bet nu, ar kaut ko taču ir jāsāk. Aiziet. Ielīmēs caurspīdīgos silikonu. Tā, pasties magnēts tur. Wow, tu pasties cik daudz metrama virsu. Ja viņa nav mazgāta no iekšpuses, tad, protams, ka pat jauna eļļa, bet visi netīrumi no iekšas vienkārši tagad ir šeit. Jo, skaties. Tā ir atomkārba. Tikko remontēta. Kas remontēta pirms mēneša, un nebija nekas drastiskais noskrējiens pa šo laiku. Un mašīna stāvēja pārdošana. Nevis tā, ka braukāja uz šo laiku. Skatīsimies, kas ir filtrā, vai redzēsim. Skaties? Nu, ot. Nu, filtrs ir jauns, bet, nu, skaties. Apakšējā daļa, redzi, melnā. Augšējā daļa, filtra daļa. Redzi. Tāda, ka cita pļūra virsū stāv, jā. Redzi. Man liekas, ka viņi vienkārši nenomazgāja visu. Tur arī, redzi, tek.
ceļiņš. It kā nekrimināli, bet kaut kas nenormāls arī ir bišķiņ. No otras puses, jo šeit ir savienojums. Čik. Diezgan viegli nonāca. Šeit viss izskatās normāli. Šities ir jauns. Viss, kas jāordinās. To var redzēt dēļ tā, ka Speed nav zaudējis savu krāsu. Šito izņems. Pasmūtētā. Arī pareizi uzstādīts. Šito var nepareizi uzstādīt, bet nu šeit ir kārtībā. 1, 2, 3, 4, nevis 5 un 6. 5 un 6, SLG. Nu jā. Pievērš lūdzu uzmanību. Kāds mats, diegs, daļa no gumijas varbūt, kas ir... Varbūt hermetiski. Vai hermetiski, bet, protams, tur bija caurspiedīgs, bet mēs nevar zināt, jā, cik daudz dažādu šķirnu tiks izmantots. Trešais vaks. Atkal kaut kas silikāns. Smakas. Nu šeit cilvēks prūvēja, protams, viss kārtībā. Nāk ārā, ja? Nāk ārā? Nāk, jā. Nāk.
Noties tagad. Ot. Noties. Darām blīdis. Kas tas? Hermīts vai? Kas tas ir? Vai tā ir papīra kaut kāda daļa? Labi, tūlīt skatīsimies šeit. Izņemsim ārā vārstiņu. Neesmu 100% pārliecināts, ka tas ir ņemts nost. Labi, skatīsimies tur tālāk. Pievērš lūdzu uzmanību šai virsmai. Pasēc kādas šīpas. Jābūt glūdai. Tā, kas tur ar to buksīti? Tad pārbaudīt sūkni arī. Jāks. Ups. Šeit izskatās labi. Labs. Šeit to tagad. Šeit arī normāli. Nu, izskatās vēl labi šitais sūknis. Nu, neteiksim šito. To pašu par to buksi, ja? Jā, to pašu par buksi. Jā. Nu, izdilnis ir redzams. Ot, tieši ot šai daļai. Redzi? Nu, to, protams, ka mēs mainīsim. Bet, nu, tā nav tā problēma, ar kur viņš atbrauc. Izņemsim ārā pēc kārtas. Brūknis. Tieksnai pārbaudīsim. Un tā bukse jau ir obligāti ir jāmaina. Nu, šeit it kā buksīte ir normāla. Bišķiņ tā pat ir pastrādājis šitais kurvis, redzi? Pēdas no frikcija diskiem, ja? Jā. Uzcitumi. Bet nu labi, tas vēl nekā. Paskatīties tad priekšējo. Aha. Priekšēji planetārvāds, priekšējais. Redies. Ir, ja? Kustās. Pirkstiņš. Plaisa tajām metinēm, ja? Jā, protams. Metinēms ir nost un, redzot, labi redzams, tā kā. Tas saucamais pirksts, kas... Jā. Tur priekšējais planetāra pārvads ir jāmaina. Nu, ja mēs brauksim tālāk, protams, ar šito karbu. Ja mēs gribam braukt.
Jā, ja vai mēs brauksim vai ne, diemžēl tikai mūsu vēlēšana to nenosaka. Gultnes. Vienkārši gribējos. Nu, it kā vēl ir vesels. Ziveliks, ja? Jā, ir vēl vesels, tieks, labi, tad vai jau. Šito noņemsim pēc tam, jo noņemsim tad šito paķeti un pēc tam. Pievērs uzmanību, cik daudz netīrumu. Un paliks jau uz cimda. Wow. Tieši tāpēc mēs arī izmantojam cimdu zila krāsā, uz kuriem ļoti labi var redzēt nodalījuma produktus. Pats galvenais, tas palīdz arī salikšanas brīdi redzēt, ja kaut kas neiet tā, kā vajadzētu. Diez vai ir mainīts, pareizi? Tur riktīgi sarūsēja pat maliņā pasties. Bet vēl normālā stāvoklī pati, tā darba virsma. Šeit viss ir labi. Šeit droši vien no rūpnīcas vēl. Redzi? Motoris gultnes arī normāli stāvokli. Jeps. Izņemsim pirkstu. Pirksts. Ir šviks, ja? Šviks tas nekas. Pulēta virsma. Tur, kur strādā, ja? Bet neizskatās slikti. Ja tas būtu A604 ātrumkārba, tad jau ir jāmaina. Šitai vēl normāli. Izskatās labi. Atsprovāsim uzreiz. Stāv pareizi. Stāv pareizi. Un tad ot kas tas izkrita. Labi, tad jauksim šito. Rotgrēzens, ja? Jo, izņemam ārā. Pat tā. Jēks. Un tagad. Tur ir tā.
Tūlīt vēl gultnes jāņem nost. Jāizņem ārā. Nu, vot. Tad direkti klači. Tad izņemsim šito gultni. Un tad varējām noņemt. Vesel. Давай skatīsimies šeit. Šeit virzuli. Nav mainīti, bet normālā stāvoklī. Давай, nost. Izjauksim to. Tā saucamies direkt klači. Tad izņemsies šifā virzolē. Nē, izskatās vēl labi. Nē, šeit ir kārtībā labi. Tas ir labi. Ok, mums tagad uz galda ir varbūt atrumkārbu lielākā detaļu daudzums, ne visi, bet tam, ka mēs gribētu pievērst uzmanību, divos vārdos varētu minēt, ka atrumkārba stāvoklis būtu pieļaujams, ja vienkārši domāt, ka mašīna nekad netika remontēta. Bet, protams, paturot prātā, ka pirms mēneša bija veikta nepieciešama apkope un remonts, par kuru cilvēki pat arī cits servis deva garantiju, tad jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Pirmie jautājumi saistīts ar buksēm, jo īstenībā vairākus trumuļos bukses ir čupa, vai nu ļūkājas, tad ir baigais nodilums. Var pat dzirdēt to lufti, brīvu gaitu. Un tagad arī noņemta bukse. Pieliksim tuvāk nedaudz. Šeit pat kantīte, jā, kantīte Eļļai. vispār nav. Nav jau izdilums. Šeit, var redzēt. Tā, atvainojiet. Tā bukse ir jauna. Un šeit ir tādam tā vajadzētu būt fokusā. Tur jau nav. Tad varat saprast, kāds nodilums. Tāda lufta bija vispār. Nākamais moments ir plantāra pārvāds. Tur arī as kustās. Metinājuma vietas no rūpnīcas tad vajag metināt no jauna vai nu sūtīt augšā jaunu. Redzēsim, kā būs ar piegādes termiņiem un vai klients būs gatavs vai ar mieru gaidīt. Nākamais posms, nākamais posms būs hidrobloka apkope, bet tā būs nedaudz vēlāk un arī atskaiti video par to ierakstīsim nedaudz vēlāk, bet šeit jau konkrēti zinām, kā bukses vajag, pārlasīšanas, jeb overall kits, jeb tas komplekss, kur būs blīvgrēdzeni, blīvslēgi, kuri netika mainīti, nes kāpēc te atstāti veci. Nu, jā, kā var redzēt, kā klients, mašīnas īpašnieks grib, lai mašīna kalpotu godam, līdz ar to arī pievērs uzmanību un maina to, ko nemaz kaut arī prasīja tā situācija mainīt iepriekš, bet netika darīts.
bukses ir novainītas, virzuļi nepieciešamie. Tad, arī jau, redzi, buksa tur, buksa šur. Tieks planēt pārvars priekšējais uzmetinājumu, jo, bija bišķiņ tur tā. Tas asļurkājas, tur plaisa parādīs metināšanas vietas, un pēc sametinājuma no jauna. Nekrūs taisījumi, viss ir kārtība, viss ir tā kā vajag. Nomainīsim pitos fikcijas diski, Borgwarners paņēmam, redzam, ka ir pārkārsoti, ja? Uzstādīsim jau. Turpinām likt vietā, visas vajadzīgas detaļas, pievelkam visu, ko vajag. Tie rezervi visu regulējam. Jābūt newtonmetri. 12 newtonmetri. Tāpēc tas ir svarīgi un būtiski izmantot dinamitrisku atslēgu. Un daži vajadzēs arī tā instrumentu loģos. Papildus izdevumi klientam. Jā. Pieliksim kādu sotaku točna. 2. Katram pa vienu. Regulēšanas. Liekam vāku virsu, hermetiķis arī virsu jau salikts. Davai aiziet. Pirmais vāks. Tad šeit likam to. Garākas skrūves apakšā. Un viss pārējie parastas. Regulēšanas paplāksne ir savā vietā. Visbeidzot, esam tikuši līdz hidroblokam. Jauksim ārā, skatīsimies, kas tur garās. Un vai vispār pirmīt tas bija, vai tika jaukts ārā, jeb nē. To mēs redzēsim. Šeit ir tīrs. Droši vien, ka jaukts. Bet vēl skatīsimies, kas ir iekšā. Nu jā, šeit viss izskatās krietni labāk nekā bija tā ar tam kāba tajā daļā. Automātiskajā. Turpinām strādāt ar hidrobloku. Veicam vakuum testu. Un arī, protams, liksim jaunas detaļas mopā ar Chrysler.
Gatavi likt virsū, jauns vai iztīrīts, restaurēts hidrobloks ar jaunu solenoidu komplektu. Bloku. Davai, mēs viņu liksim. Šeit 3 caurulītes, jā. Tur vadeklis un viss, jā. Galvenais ir manuālais vārsts. Tā kā Roma pateica, tā kā lai būtu viss tā. Hidrobloks ir uzlikts virsū, solenoidi jauni bloks, par ko mēs runājam. Eļas karteris izmazgāts, iztīrīts, spīd kā kaķim kaut kas. Kaut kas. Vēl sasmērēsim. Tad, jā, liksim virsū. Ai. Finiša taisne, pēdējais eļas karteris, filtrs jauns, liekam virsū. Mūsu vairāku dienu projekts ir pabeigts, atomkārba restaurēta, varētu gan kā no jaunā vai no gala, neskatoties to, kā nesen bija it kā remontēta. Var redzēt no visiem pusēm, viss tīrs, spīd un laistās, un arī detaļas, protams, nomainīti. Tagad kalpos dikti labi. Pātē atomkārba un detaļas, kuras mēs nomainījām. Solenoidu bloks un arī pārējās detaļas. Blīvējumi, blīvgrēdņi, frikcijas diski, filtrs, virzuļi, jā, pa pilnam. Tas ir reāli abrine. Var abrinot, kāpēc tas netika viss paveikts pirms tam iepriekšējā remonta cita servisā.